Par šo projektu var teikt divus vārdus. Gan dinozaurs, jo tas ir, cik es sev atceros, tas projekts ir bijis, un tad, kad viņš tikko parādījās, tas bija kaut kas wow. Un no otras puses joprojām tas ir tāds vienradzis, jo spēja atvest uz Rīgu, uz Latviju tāda mēroga māksliniekus, kurus mēs redzam lielajās televīzijās, kurus mēs redzam arī afišās lielajos festivālos pasaulē, kur pulcēs ļoti, ļoti daudz cilvēki. Un jautājums, kā tad vispār tādu lielu milzeni var finansēt? Un tāpēc šodien pie mums ciemos ir festivāla pozitīvus tēvs, mēs tā nosaucām par tēvu, Ģirds Majors. Jūsu aplausi! Sveiki, labdien! Es neesmu sagatavojis tādu īpašu prezentāciju, bet es ceru, ka man izdosies kaut ko jums izstāstīt arī no savas puses, kas jums šķitīs interesants. Jā, mēs ar pasākumu rīkošanu nodarbojamies. Mēs faktiski esam 3 cilvēki, kas dibināja savu kompāniju ar draugu no vidusskolas un man dzīvesbiedri jau vairāk kā pirms 20 gadiem. Un mēs sākām uzreiz ar tādu ārzemju koncertu rīkošanu Rīgā, un dažus gadus vēlāk jau faktiski mēs sākām domāt par to festivālu, un tā mēs tā komanda un kodols esam nemainīgi. Un faktiski, jā, priekš mūsu Latvijas apmēriem, tā, protams, jau ir kārtīga pieredze, un arī, es savu mūžu esmu gandrīz tikai tam veltījis, kaut arī dažus gadus es pirms tam pagūvu žurnālistikas laukā padarboties, un tā. Tā pirmā lieta, teiksim, veidojot kaut kādus pasākumus, tad, kad mēs sākām festivālu, mēs nekad nebijām to festivālu domājuši kategorijās, ka mēs gribam kaut kādu lielāko, vai ka viņam ir, nezinu, kaut kādam tur jābūt dārgākam vai lielākam. Tādās kategorijās tas nebija nekad domāts, un, manuprāt, tas arī nav tas, kas veido, teiksim, veiksmīgu projektu kaut kādu konceptu un esenci. Un man liekas, ka veidojot jebkuru pasākumu, jebkurā nozarē, ir ļoti svarīgs, ir jābūt šim atbildē, kam tas tiek, kāpēc jūs to darāt un kam jūs to darāt. Un vai vienalga tas varētu arī būt biznesa plāns, bet viņi nevar izreikināt naudā. Un man liekas, pasākumu rīkošana vienalga, vai tā ir kultūra vai sports, ar to nodarbojas tāda misijas cilvēku, respektīvi, tas gan ir tāpēc, ka hobijs, gan arī tā ir lieta, ko dzīvē, tev liekas, ka tu visvairāk gribi darīt, un tu varbūt neesi nokļūs uz skatuves, vai neesi, teiksim, izveidojis, es pieļauju sportā, piemēram, varbūt tur sportista karjera, bet tu vienalga paliec tai nozarei tuvumā, un tāpēc, teiksim, man liekas, ka visi tie cilvēki, kas darbojas ar pasākumu rīkošanu, viņi kaut kādā ziņā ir slimi ar to, un viņi tam grib būt tuvumā, un tāpēc tam nav tāda, varbūt arī racionāls aprēķins. Jo tu vienkārši dari to, kas tev ļoti, ļoti patīk, un par ko tu kaut kādā veidā sapņo. Un tas nemainīgi, manuprāt, visā pasaulē ir veiksmīgiem pasākumiem tomēr arī kaut kāda esence un vienojoša lieta, kad ar pasākumu rīkošanu nenodarbojas tādu biznesa aprēķina cilvēki. Bet mūsdienās, piemēram, skatoties tādas lietas, ir tīpaši kā mūsu ārzemju lielie koncerti, tīpaši mūsdienās, jo tas tā atšķirība, kā bija 20 un vairāk gadus atpakaļ, kad mēs sākām un kā ir tagad, viņi ir neizmērojami skaitļos, jo tā dārdzība, kas ir, vai tā nauda, kas ir nepieciešama, lai kaut vai, 1000 cilvēku koncertu sarīkotu, viņa ir izaugusi, ārkārtīgi daudz reizes. Un tas viss ir saistīts ar to, ka pasaulē pieprasījums gigantiski audzis, un tādēļ arī tas viss kļūst daudz dārgāk un pieprasītāk. Un tāpēc arī tā domāšana un pieeja, vai, piemēram, tas risks, ko katrs rīkotājs uzņemas, viņš ir radikāli mainījies. Un par laimi 20 gadus atpakaļ viņš bija daudz mazāks, un mēs bijām daudz jaunāki, un tie riski, ko mēs bijām gatavi uzņemties, bija daudz, daudz lielāki. Bet, manuprāt, mūsu tā viena no veiksmēm ir pozitīvas festivāla sakarā tieši bijusi tā, ka mums kaut kādā ziņā tā vīzija, kādēļ mēs to darām, ir izrādījusies tāda nesitama un spēcīga. Un kaut kādā ziņā tas bija saistīts ar to,
ka mēs gribējām arī tajā savā nozarē Latvijā ienest tādu pasaules elpu. Un tā sajūta bija radīt kaut ko tādu, ka tu tā kā atrodies ārzemēs. Caur mūziku, caur to, ka tas tomēr ilustrē, reprezentē to aktuālo populāro mūziku, un tas ir kaut kas, ko patiesībā šis reģions nav piedzīvojis. Jo bija ir vairākas lietas tajos laikos, kad mēs to festivālu sākām rīkot. Mēs pat bijām tik nopietni tam piegājuši, ka mēs tādu darba grupu bijām izveidojuši, fokus grupu, kurā bija tā laika industrijas profesionāļi, vairāk kā 10. Un mēs ļoti daudz lietas ļoti principiāli lēmām tajā grupā, piemēram, vai tas būs pilsētas festivāls vai ārpus pilsētas festivāls, un dažādas lietas. Jums jāsaprot, ka mēs bijām knap pār 20. laikos. Un tad viena no lietām, kas toreiz izskanēja, ja tu gribi, lai tavs pasākums nobankrotē, tad nosauc viņu par festivālu. Tas bija tas, kā tajos laikos asociējās vārds mūzikas festivāls. Jo jūs, ja tie, kur atcerās, tad faktiski 90. gadu vidū ir bijusi varbūt ar festivālu, tāda ārzemju mūzikas festivāla bija saistīts tikai Igaunijā, pāris gadus notika liels tāds Rock Summer festivāls, un Latvijā faktiski visi festivāli, vai padomju laikos, tie nav mūzikas festivāli šodienas izpratnē, tie bija vairāk kā tādi mūzikas konkursi, kā Liepājas Dzintars, un tas ir viss, bet tālāk viss, kas ir bijis festivāla veidīgs, tam ir bijusi ļoti īsa mūža. Un otra lieta, ņemot vērā vispār, cik grūti cilvēki nāca uz ārzemju koncertiem un cik tas bija dārgi, tad tas festivāls bija, skaidrs, ka tas ir vēl daudz sarežģītāk. Un tad faktiski mēs kaut kādā ziņā, bet tā kā, lai veidot īstu festivālu, mēs tiešām gājām to grūtāko ceļu, mēs izvēlējāmies, ka mēs taisīsim īsto kempingu festivālu, un tāpēc mēs gājām uzreiz prom no Rīgas, un to visu veidojām it kā tā pa īstam. Bet tur bija, skatoties to no šodienas prizmas, skaidrs, ka tas ir viens no šīs ilglaicīguma varbūt un izdzīvošanas pamatiem, ka pirmkārtām festivālu nav iespējams uzbūvēt vienā gadā, to jebkurš ārzemju mums partners teica, tas ir kā minimums 3 līdz 5 gadi, jums būs jāgaida, kad būs pirmais pasākums, kad viņš būs sasniedzis to cilvēku skaitu, lai pasākums nezaudē naudu, un mēs tam par laimi bijām gatavi. Bet ar to visu, ko es šeit stāstu, es saku, ka tā motivācija vai tas, kādēļ mēs to darījām, tas slēpās kaut kādā tādā mūsu apņēmībā vai tajā mūsu, teiksim, kaut kādā sapņu realizēšanā, kur tomēr mums bija arī kaut kāda pieredze, mēs tos koncertus bijām rīkojuši kaut kādu laiku, un katrā situācijā tas ir mazliet kaut kas cits, šī atbilde, kādēļ tu taisi to savu pasākumu, bet tam ir jābūt ļoti spēcīgam. Tu nevari taisīt pasākumu, tāpēc, ka kāds cits viņu taisi. Jo tie visi ļoti vāji argumenti, manuprāt. Tam ir jāslēpjas daudz dziļāk. Un tā, man liekas, ir viena ļoti svarīga lieta. Un otrs, varbūt, es nezinu, cik tas laiks man ir, tad man vēl ir daudz. Tad otra lieta ir, piemēram, tā, ka tā, ka mēs sākām, tajos laikos, piemēram, kaut kāda sadarbības starp publisko sektoru vai pašvaldībām un valsti un privātiem rīkotājiem, viņi gandrīz vispār neeksistēja, ja? Sports vienmēr mācējis aiziet pie valsts un dabūt naudu, bet izklaide un kultūra tajos laikos ne tuvu tā varēja. Un mēs aizbraucām, mēs to sākām vietā, kas ir maza pašvaldība, Zalatsgrīva. Un faktiski tā ir tā otra lieta, ka šis bija privāts teiksim, risks, ko uzņēmāmies mēs no pirmā lata. Un šajos visos Zalatsgrīvas gados mums nav bijis nekāda publiskā līdzfinansējuma. Tā pašā laikā mēs ļoti agrīnā stadijā sapratām, cik svarīgi ir, ka tā vieta, kur tu taisi, ir spēcīgs partners, nevis tikai tāpēc, ka viņiem ir vai nav kaut kāds budžets, ko viņi arī var jums piešķirt, bet tieši šī interesētība uz sadarbību, uz to, ka viņi vēlas īstenībā, lai tas pasākums būtu pie viņiem un palīdzēt visos citos iespējamos veidos, tā bija daudz svarīgāk nekā varbūt budžeta izteiksmē, tas būtu bijis kāds, kā kaut kāda nauda. Un uz Zalatsgrīvu darīja ļoti daudz tajos laikos.
viņi mums elektrību daļai pievilka, un tur bija tādas lietas, ko patiesībā, kas naudā ļoti arī viegli izmērāmas. Un tad es atceros, bet kā jūs saprotat, pirmajos gados tas festivāls, viņš bija tāds, nu, tur ar neticību uzlūkots, jo tur pirmajā gadā vispār bija pavisam nedaudz cilvēku un uzstājās tās grupas ārzemju, un tas viss bija tāds seriāls, vairāk nekā reāls pasākums. Un jau tad tas pašvaldības vadītājs, viņš kaut kādā otrā gadā, viņš saka, jā, te pilns tiem neticīgajiem un vēl kam tas viss ir vajadzīgs. Bet viņš saka, bet es ieraugu uz vienu tā ārzemju mūziķa krekliņu, ko merčā pārdod, to Salacgrīvas vārdu līdzās tām pasaules citām pilsētām. Otrā gadā, manuprāt, mums Fatboy Slim jau spēlēja, un tad tas bija tāda pirmā reize. Viņš saka, man nevajag atbildi, kāpēc mums tas ir vajadzīgs. Un tā, tagad, protams, to visi sapratuši, un visas vietas un pilsētas par to cīnās un domā daudz vairāk, bet tajos laikos tā nebija tāda populāra domāšana. Jo visi bija aizrāvušies ar kaut kādiem daudz lielākiem projektiem un kaut kādā veidā izklaida. Ārzemju mūzikas koncerti, viņi bija vēl mazāk biznesa sastāvdaļa nekā viņi mūsdienās, jo tajos laikos cilvēki, kur varēja atļauties nopirkt biļetes uz ārzemju koncertiem, bija ievērojami mazāk kā mūsdienās. Tomēr mēs esam kļuvuši daudz turīgāk, un tas viss arī ir ļoti pamatīgi mainījies. Bet šī sadarbība ar pašvaldību, kur nav bāzēta uz kaut kādu līdzfinansējumu naudā, ir manuprāt, svarīgi, ļoti svarīgi. Jo, piemēram, šodien festivālu rīkojot Rīgā, kas ir absolūti citādāk, piemēram, konstrukcija jaunam pasākumam, kur ir cilvēki ar kaut kādu ideju un tieši tā, un riskē ar visu, un pieredzes maz, sevišķi administratīvajos jautājumos, tas ir ārkārtīgi būtiski. Un tā ir varbūt arī tas, ka satikās šādi partneri, kā mēs, un tik ieinteresēti pašvaldība, arī, es domāju, bija lielā mērā vēl viena no tām izdzīvošanas atslēgām, ka tev vismaz tajā galā ir partners, kurš tev palīdz visos iespējamos veidos tieši morāli. Un par to, tāpēc mēs esam vienmēr lielu pateicību viņiem parādā, un es nedomāju, ka tajos laikos visur tu sastapt šādus cilvēkus pretim. Mūsdienās, man liekas, ir ļoti svarīga vēl viens tāda atziņa, tas ir pilnībā pārceļoties, bet runājot par piemēram, privātā un publiskā sektora sadarbību, jebkuru pasākumu jomā, manuprāt, varbūt nav vēl tāda populāra doma, bet man liekas, ir svarīgi, lai viņi tā kā pateikt no manas puses, ir ļoti daudzi, jebkurā jomā tos pasākumus rīko paši, un viņiem tas ir varbūt darba uzdevums, un tīpaši tās ir pašvaldības, kur ir konkrētas institūcijas, kuriem ir konkrēti uzdevumi kaut kādas lietas rīkot, bet es te savā pieredzē arvien vairāk esmu pārliecinājies, cik svarīgi ir sadarbība, un cik patiesībā lietas, ko tu dari pats bez dziļākas pieredzes, cik nerentabli tu viņas izveido. Jo tā mums tikai liekas, ko nozīmē rīkot pasākumu, uzaicina mākslinieku, uzliek tur, piemēram, kaut kādu tehniku, un to jau it kā visi māk. Bet vienmēr būs atšķirība, vai to darīs ar daudz lielāku pieredzi cilvēks vai ar mazāku pieredzi cilvēks, un tā atšķirība būs tieši tajā rentabilitātē. Tajās sīkumos, kur mazāka pieredze par kaut kādām lietām pārmaksā, vai kur mazāka pieredze varbūt īsti nespēja pamatot, kāpēc vispār viņi to dara. Un tad, mūsdienās, un tuvākā nākotnē daudz svarīgāk būs tieši attīstīt to sadarbību, kur tieši šis pašvaldības līdzdalība dažādu pasākumu norisē ir kā reizinātājs, tas pašvaldības ieguldījums privāti rīkot pasākumu, sevišķi pieredzējuši organizatori rīkot pasākumu, tas viņu ieguldījums kļūst par daudz lielāku reizinātāju nekā, ja šos līdzekļus tērētu savu pasākumu rīkošanā. Un tas ir visuzskatāmāk, piemēram, tagad, kad mēs atnākam uz Rīgu, tā ir varbūt salīdzinoši liela nauda, ko pilsēta piešķir pozitīvus festivālam, lai
lai mēs viņu rīkotu, un tā ir liela nauda no Latvijas perspektīvas, bet tā ir tik maz nauda priekš Pozitīvas festivālu, kur mēs pat nespējam vienam, nerunājot par headlineru, bet vidējam māksliniekam honorāru samaksāt. Tā pašā laikā, ja pašvaldība ar to naudu darītu kaut ko pati un rīkotu, tas pasākums, ko viņi par šādiem līdzekļiem varētu uzrīkot, ir ļoti, ļoti niecīgs. Savukārt brīdī, kad tas kļūst par sastāvdaļu, jau kaut kāda stabila pasākuma rīkošanā, tanī brīdī tu jau vari saskatīt šo reizinātāju, šo akceleratoru. Un, manuprāt, jo vairāk šādi būs vērstas šīs sadarbības, jo jebkura līdzekļi, kas tiks ieguldīti un tērēti, viņi kļūs daudz tādi rentablātāk un labāk izmērām un pamatojamāk tīrīt. Un šeit ir jāsastopās tām divām pusēm. Tā vienai pusē ir, piemēram, publiskam sektoram, kurš vēlas kaut kādas lietas rīkot, un pieredzējušiem vai ieinteresētiem, tas nenozīmē vienmēr, ka ir jābūt pieredzējušiem, jo tie, kas sāk, nav varbūt viņiem tā pieredze, bet ja ir šī pareizā mērķtiecība un apņēmība un varbūt sadarbība kopā kaut kādā komplektā ar pieredzējušiem organizatoriem, tas kļūst par ļoti, ļoti veiksmīgiem sadarbības piemēriem. Un tāpēc es gribētu, lai mūsdienās šādas sadarbības kalpo kā tie lielākie veiksmes paraugi, un es domāju, ka tādi viņi arī būs, jo tomēr kopumā pasākums kā koncerti, tīpaši, ja sāk runāt par ārzemju koncertiem, tas finansējums, kas būtu nepieciešams, vai šis risks, viņš ir ļoti liels. Jebkurš ārzemju koncerts, kā jau es pieminēju, viņš kļūst netverami dārgs, un daudz cilvēku nenojauš, kādi ir šie honorāri jau mūsdienās. Un tāpēc vēl jau vairāk meklējot kaut kādus jaunus risinājumus un jaunas sadarbības, kaut kādas lielākas pasākumus būs iespējams rīkot. Un trešā lieta, man liekas, vēl ir tā, ka tomēr, kas attiecās uz izklaidi, kas varbūt ir nedaudz atšķirīgi no sporta, tomēr šī lieta ir vairāk jāspēj balstīt uz uzņēmējdarbības principiem. Jo, manuprāt, izklaide nav tā lieta, par ko būtu publiskam sektoram vienmēr jāmaksā. Jā, tur ir kaut kādas lietas, kāpēc viņiem ir jābūt sadarbībā, bet manuprāt, arī tādēļ, tās lietas vajag nošķirt, un visi pasākumi nav vienādi. Pasākumi, kuros, piemēram, manuprāt, šīm līdzdalībām ir jābūt ļoti skaidri nodalītām, kāpēc vienā brīdī ir kaut kāda sadarbība vienā apmērā, un kurā brīdī varbūt tas tomēr ir jāatstāja profesionāli uzņēmēju rokās, jo jebkurā gadījumā privāts uzņēmējs vienmēr daudz racionālāk spējas šo projektu realizēt, un arī rezultātā tas dos šo atdevi daudz izmērāmāku un pamanāmāku nekā, ja to dara cilvēki, kuriem varbūt nav jāuztraucas par to, cik viņi pārdos biļetes uz šo pasākumu. Un tomēr veiksmīgs pasākums, un kur rodas naudas pasākumam, kas attiecās uz koncertiem, dienas beigās visvairāk arī nonāk pie tā, kad par to maksā skatītājs un apmeklētājs, jo tā ir biļešu nauda. Lai kādi nebūtu kaut kādi, piemēram, līdzfinansējumi mūsu līdzšinējā pieredzē, tās ir bijušas ļoti maza salīdzinot ar to, ka galvenais ienākuma avots tomēr ir šīs biļešu ieņēmumi. Un tikai tādā veidā šie pasākumi ir dzīvotspējīgi, jo, ja tu esi atkarīgs no viena liela sava sadarbības partnera, tavs projekts ir ļoti ievainojams. Un jo tavs projekts būs vairāk bāzēts uz šiem, uz komerciāliem principiem, arī tīri loģiski šim pasākumam tu nebūsi tik ļoti atkarīgs no viena liela sponsora vai no viena liela līdzfinansētāja. Kaut kā tā. Es nezinu, vai es vēl varētu... Man ir vēl jautājumi. Pozitīvs, tas ir starptautisks pasākums, un ne mūsu valsts, ne pašvaldības tātad nevar iedot pietiekam daudz finanses. Vai jūs raugaties arī ne tikai, ka tie ir koncerta apmeklētāji no ārzemēm, bet kaut kāda sadarbības partneru piesaistīšana tieši no ārzemju lieliem brandiem? Komerci pilnīgi noteikti nē. Tā ir vēl viena mūsu zemes milzīga problēma, ir mūsu tirgus izmērs.
Un tikai tādēļ, ka mums esam tik daudz iedzīvotāji, cik mēs esam, visi mārketinga budžeti mūsu tirgu ir tieši tik reizes mazāk, jebkurai kompānijai, tieši cik mazāks ir šis tirgus iedzīvotāju skaita izteiksmē. Un tas, tā ir vēl viena lieta, kāpēc Latvijā ir grūti uztaisīt tādus pasākumus kā Polijā, jo Polija ir tieši 20 reizes lielāks tirgus, kas nozīmē, jebkurš mārketinga budžets ir tieši 20 reizes lielāks, kāds viņš var būt Latvijā kompānijām, līdz ar to arī katrs pasākums, ko var piesaistīt. Un tā ir milzīga atšķirība. Protams, kad mums ir arī, es nesaku vienmēr, ka tirgus izmērs ir tikai šķērslis, tur ir arī daudz iespējas, konkurence, piemēram, ir daudz mazāk un tam līdzīgi. Bet mums nav tāda pieredze atbildot uz tavu jautājumu, jo vienkārši, šīm kompānijām, pat ja viņas šeit ir, tas budžeti, kas viņi netērēs šeit vairāk, cik liels ir šis tirgus. Otrs jautājums, tad skatītāja piesaiste visticamāk ir atkarīga no tā, kāds tad ir mūziķa sastāvs, jeb line-ups, vai ne? Programma. Kā tas notiek? Cik gadus, piemēram, tika plānota šī te gada skatuve, šī gada mākslinieki, cik gadus jūs strādājat, lai tas vispār notiktu? Festivāla programma neveido vairāk kā gadu uz priekšu. Tagad pēdējos gados parādās tendence, ka varbūt mazliet laicīgāk tas kļūst, bet mūsu tajā populārā muzikas industrijā tā plānošana nav daudz tālāk kā gadu uz priekšu. Un kā jūs veicat to izpēti? Kurus tad ņemt, kurus neņemt? Kāda ir tā stratēģija? Tas arī ir tāds jau atsevišķi lekcijas vērts temats, jo tā ir visa tā atslēga. Mūsu biznesa tā pamata atslēga tikt pie māksliniekiem, kas vienalga rīkojot koncerts vai festivālu. Tas ir tas galvenais assets, piemēram, ja mūsu profesija sauc promoters, tā kā pasaulē un industrijā, mēs neesam tā kā kaut producenti. Latvijā visus organizatorus sauc par producentiem, bet producents ir, teiksim, rietumos, tā ir cita izpratne, cita funkcija, tas ir promoteris. Viņš tā kā, popularizē mākslinieku. Un tā promotera galvenā, tas assets ir tas, pie kuriem māksliniekiem viņš var tikt. Tas ir viss saistīts ar to, cik viņš ir ilgi tajā tirgu, tajā savā mājas tirgu un tā viņa pieredze un daudz tie faktori. Kas attiecās uz festivālu, piemēram, ja ir koncerti, mākslinieks, piemēram, viņš brauks Eiropas tūrē, tīri teorētiski viņš varētu varbūt braukt uz šo reģionu, un tad ja organizatori sūta savus piedāvājumus, un tad mākslinieki tie visi tā menedžmenta puses, vērtē, kas viņiem ir izdevīgi, kas nav un tam līdzīgi. Bet tas tomēr ir saistīts, koncerts viņš varētu notikt vienalga, kurā laikā, bet tad, kad tas nonāk pie festivāla, tad mēs nonākam situācijā, kad ir Eiropa, 3 mēnešu vasara, visi festivāli notiek tikai nedēļas nogalēs, un katru nedēļas nogalē Eiropā notiek pārdesmit festivāli, bet līdz 10 vismaz pozitīvus izmērā, un vēl, protams, lielāki. Un tad tie mākslinieki, kas tajos festivālos, tad var iztēloties to situāciju, tur viss, tev jau ir, tu jau vari skatīties, šovasar, tur nezinu, jūnija sākumā kaut kādu mākslinieku Eiropā ir tūrējuši, kāpēc viņi nav pozitīvusā, bet, piemēram, pozitīvus notiek jūlija vidū. Tev jāstās uz līdzīgiem festivāliem tieši tajos pašos datumos, un tur visa tas atlikums kļūst, kad visiem šiem filtriem dodas cauri daudz mazāks, jo tie mākslinieki nav visu vasaru Eiropā, tad viņiem kaut mēnesi, piemēram, atkarībā no mākslinieka ir kaut kādas nedēļas, kad viņš, piemēram, tūrē Eiropā, tad ir kaut kādas nedēļas, kur viņš tūrē Amerikā. Pēdējo gadu tendences ir, ka viņi daudz vairāk tūrē Amerikā, jo Amerikā var pelnīt daudz lielāku naudu, un tās iespējas patiesībā tikt pie māksliniekiem paliek strauji mazākas, tikai dēļ, ka mākslinieki, kas vispār gatavi spēlēt festivālos, ir mazāk. Tas ir paliek dārgāk un konkurence lielāka un tā. Un tad tu faktiski, tu operē ar tiem vārdiem, kur teorētiski vispār festivāla sezonā gatavojas strādāt. Tu kooperējies ar līdzīgiem festivāliem, tu reģionā, ar ko var apvienot, un, protams, tu visu laiku arī mēģini projicēt to uz mūsu tirgu, kurš var vai nevar pārdot biļetes. Bet tā ir tāda ļoti komplicēta lieta, tieši nobukot šos māksliniekus, jā. Tad noslēdzot tieši šo prezentāciju, ja mēs baidamies, ka AI pārņems visu pasauli, tad pagaidām Ģirta Majoru neviens AI vēl nevar izkonkurēt. Aplausus Ģirtam Majoram!